Apstuļu darbi, 1. nodaļa, 11 panti. Tad apstuļu darbi, 1. nodaļa no 1. panta. Lasīšu jauno tulkojumu. 1. grāmatā Teofila es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja. Līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs un izraudzītiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīvs viņu priekšā, un 40 dienās viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dieva valstību. Kopīgu mīlestību ieturot, viņš tiem pavēlēja: neaiziet no Jeruzalemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jūs dzirdējāt no manis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs svētajā garā. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja: Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izraēlam ķēniņu valsti? Viņš tiem sacīja: nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko Tēvs ir nolicis savā varā. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un būsiet mani liecinieki, gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam. Un to pateicis, viņš tiem redzot tika pacelts, un mākonis to uzņēma prom no to acīm. Viņam aizejot tie cieši lūkojās debesīs, un redzi, 2 vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja: Galilieši, ko stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts debesīm prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam. Āmen. Dieva darbs manā dzīvē. Var pētāt tev, kur tu redzi Dieva darbu savā dzīvē? Kur tu redzi Dieva darbu savu tuvinieku dzīvē? Kur tu redzi Dieva darbu Limbažos, Latvijā, pasaulē un līdz pat tās galam? Jo Dievs darbojas jau kopš pasaules radīšanas, jo viņš to radīja. Piekritīsiet, kā teikts Jāņa 1.1. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un nereti ir tik labi pierakstīt to, ko Dievs dara, lai ir uz ko atskatīties. Mēs lasam un redzam, tad arī šīs dienas rakstu vietā mēs redzam 1. pantā, ko saka apstuļu darbi. 1. stāstā Teofila, es esmu apkopojis visu, ko Jēzus ir iesācis darīt un mācīt. Jau 1. pants atklāja apstuļu darbu autoru. Vai jūs zināt, kurš tas ir? Es dzirdēju tā klusiņā. Apstuļu darbi ir Lukas evaņģēlija turpinājums tam pašam cilvēkam, līdz ar to autors ir arī Lukas. Un kas bija Lukas? Ārsts. Tieši tā, Pāvils vēstulē Kolosiešiem 4. nodaļā 14. pantā saka: jūs sveicina mīļotais ārsts Lūka. Tātad viņš bija ārsts un arī darba biedrs Pāvilam evaņģēlija izplatīšanā. Ja jūs padomājat par ārstiem, kā viņi strādā, kāds ir viņu pieraksts? Varbūt vecāki cilvēki ir biežāk pie ārsta, varbūt arī Dievs dziedina. Bet kādi viņi ir? Reizē? Pieraksts pilns. Tāds reizēm pieraksts pilns, varbūt reizēm mazliet tā grūti saprast, vai neko viņi uzrakstījuši ir, kas jādara. Un īstenībā pat pētījumi liecina, ka tā, ka Jēzus dzīvoja Izrēlā, tad 90% cilvēku 1. gadsimtā bija analfabēti, neprat ne rakstīt, ne lasīt. Bet ieklausieties ar kādu rūpību, Lukas iesāk savu evaņģēliju. Tad Lukas evaņģēlija 1. 4 panti skan šādi. Kad jau daudz ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū, kā tos mums ir atstājuši tie, kas bija acu liecinieki no sākuma,
kas kļuva par vārda kalpiem, tad visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētījis. Arī es atzinu par vajadzīgu tev, cienījamo Teofilu, secīgi to izklāstīt, lai tu pārliecinātos, ka vārdi, kas tev mācīti, ir uzticami. Ko jūs piefiksējāt un saklausījāt? Acu lietnieks stāsti, visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētījis, secīgi tos izklāstīt. Uzreiz var just, ka šo raksta tāds izglītots cilvēks, ka ir pielikts darbs, laiks un enerģija, lai tas, ko darīja Jēzus Kristus, lai tas tiktu tā iemūžināts visā patiesībā un skaidrībā. Un tad ir arī vēl minēts šis te adresāts Teofils. Un kas tad ir Teofils? Varbūt kāds ir dzirdējis. Viens uzskats ir, ka tas bija kāds romiešu ierēdnis, kuram bija interesi par Jēzu, un tad Lukas viņam izstāstīja šo pilno stāstu, kas tad ir Jēzus un viņa evaņģēlija un vēlāk ko darīja tad apustuļi pēc tam. Tad ir otrs uzskats, ka Teofils, mēs tā iedzināmies mazliet grieķu valodā. Kas ir Teo grieķu valodā? Teo ir Dievs, tieši tā. Un filos ir tāda draugu mīlestība. Ja agape ir beznosacījuma Dieva mīlestība, eros ir tāda tuvā fiziskā mīlestība, tad filos ir šī te draugu tāda mīlestība. Un Teofils, tad tas ir Dieva draugs. Un iespējams, ka Lukas šo rakstīja katram, kurš ir Dieva draugs, kurš vēlas viņu vairāk iepazīt. Un tad mēs lasam tālāk 2. pantu, apustuļu darbu 1. nodaļā, un tur ir teikts, līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs, un izraudzītiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Tad Jēzu uzņēma debesīs, jo Dievs Tēvs pats viņu paaugstināja. Un mēs arī skatāmies 1. nodaļas 13. pantā, mēs arī lasam to, ka šī augšām celšanās, kad Jēzus jau bija augšām cēlies, un pēc augšām celšanās bija 40 dienas Jēzus gāja un parādījās, un tad pirms viņu, kad viņš uzcēlās pēc tam augšā, ka tās viņu paaugstināja, tad bija jau atlikuši cik apustuļi? Nevis 12, bet 11, jo viens bija, diemžēl nodevis, tas bija Jūda Iskariots. Un varbūt jums tā jautājat, vai jūs varētu nosaukt visus 12 apustuļus? Tātad pirmais, kurš teica svētrunu vasaras svētkos? Pēteris, kurš arī sarakstīs tālāk, ir daudz vēstules un evaņģēliju. Jānis. Andrejs, Toms. Jā, es jau dzirdu, ja mēs tā visu nosaukt, tad apustuļu darbos ir minēts ir Pēteris, Jānis, Jēkabs, Andrejs, Filips, Toms, Bartolomejs, Matejs, Jēkabs, Alfeidāls, tad ir Sīmons Zelots, Jūda, Jēkaba dēls, un tad 12. vairs tur nav, Jūda Iskariots, un vēlāk izraugās Matiju. Un tad jūs domāsiet, kāpēc tas tā, vispār vajadzīgs viņus uzskaitīt, bet kad es papētīju arī Lukas, kā viņš aprakstīja apustuļus Lukas evaņģēlijā, 6.14, tur ir tie paši apustuļi, bet kaut kas ir pamainīts. Un kas tā ir, kas ir pamainīta? Secība. Viņa ir mazliet citā secībā, un tad mēs lasām apustuļu darbos, tā secība ir atkal pamainījusies. Un acīm redzot, tam varbūt ir kāda nozīme, varbūt kāds, kas bija šķietam klusāks, tomēr izrādījās mazliet svarīgāks Dieva rokās, tā varbūt ļāvās sev vairāk lietot, jo, kā mēs arī zinām veco derību, tad, nereti tas, kas piedzima pirmais, tas bija tas, kas skaitījās svarīgāks un tā. Tā kā tāds mazs niansīts, ko lasot var pamanīt un tad domāt un jautāt Dievam. Bet, ejot tālāk, 3. pantā ir teikts, pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīvs viņu priekšā un 40 dienas viņš to daudz reizes pierādītiem parādīdamies un runādams par ko? Par Dieva valstību.
Un Jēzus pēc savas augšām celšanās vairākas reizes satika savus mācekļus. Pirmajiem viņš atklājās, kā mēs secinājām, sievietēm, Marijai Magdalēnai. Ka Marija Magdalēna ar citām sievietēm aizgāja pie apstuļiem un sākumā neticēja vispār, viņam likās, ko? Gan jau jūs tur izdomājat kaut ko, bet nē. Jēzus patiešām to izdarīja. Un tad Jēzus apciemoja mācekļus, kad viņi visi bija pēc augšām celšanās teiksim labāk tā, pēc krusta nāves, kad Jēzus jau bija augšām celēs, bet apstuļi vēl to nezināja, kādi viņi bija. Depresijā, vai ne, pārbījušies tajā augšistabā. Un tagad Jēzus pie viņiem ienāk, kas ir pirmā lieta, ko Jēzus viņam saka? Miers ar jums. Vau, iedomājieties tādā pilnīgi krīzes brīdī, kāds atnāk un saka, miers ar jums. Un tāpēc, ka to saka Jēzus, tāpēc arī jābūt šim mieram. Un tad Jēzus arī speciāli parādījās šaubīgajiem, neticīgajiem Tomam, kurš neticēja, ka Jēzus ir augšām cēlies, jo tajā brīdī viņš bija kaut kur aizgājis, bija visi mācekļi. Un pēc tam, kad Jēzus, kā viņš pārliecināja pašu Tomu, viņš deva savas rokas, un tad Toms lika rētās. Kas bija tas pirmie vārdi, ko Toms pateica pēc tam, kad viņš lika rokas Jēzus rētās? Mans kungs un mans Dievs. Wow. Viņš nosauca Jēzu par Dievu. Un kopumā, mēs skatāmies, Jēzus atklājās vairāk kā 500 cilvēkiem pēc savas augšām celšanās. Ir arī uzskats, ka citi saka, varbūt šie 500 cilvēki redzēja halucināciju un 40 dienu laikā vienu to pašu halucināciju Jēzu. Bet, tad var uzdot jautājumu, kas ir ticamāk redzēt 500 cilvēkiem vienu to pašu halucināciju, vai tomēr Jēzus patiešām cieta mieru un augšām cēlās. Un mēs šeit visi esam liecinieki, ka viņš to izdarīja. Un tie, kas ir tur, mēs ticam, ka viņi arī Jēzu redzēja. Kā arī teikts ir Jāņa 1. vēstulē, 1. nodaļā, Jānis saka pats, ka kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, savām acīm redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Dzīvības vārdu. Un Jēzus pēc augšām celšanās nebija tikai no tā attāluma vērojums, bet viņš bija aptaustāms, tātad viņš bija ļoti tuvu sevi atklājis. Ļoti tuvu sevi atklājis. Tāds pirmais punkts, ko es gribu uzsvērt, ka Jēzus Kristus kā dzīva persona vēlas sevi atklāt tev ļoti tuvu. Šo patiešām vēlās sevi tev atklāt ļoti tuvu. Un ko Jēzus teica šaubīgiem Tomam, pēc tam, kad viņš bija līdz tos pirkstus un teica, mans kungs un mans Dievs. Jēzus teica, Jāņa 23:1, viņš saka, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Kas nav redzējuši, bet tic. Un tie esam mēs, kas varam būt laimīgi. Un es atceros, vasarā, tas bija pagājušajā vasarā, mēs gaidījām bērniņu ar Kseniju. Un tad mēs kādu laiku aizbraucām uz tādu lauku māju atpūsties Uguņciemā. Un tad mēs bijām izdomājuši, ka dzemdības būs Ventspils slimnīcā. Un tad tā stundas rādījusi aptuveni centāmies turēties. Un es tur gāju vienkārši pie ezera, bija tās basketbola grosas, un es gāju pamētāt. Un viena reize tur bija tāds viens puisis. Viņš man ļāva šo dalīt, viņš savs Rūdis. Un mēs vienkārši spēlējām un basketbolu. Un tad mēs sākām runāties, un mēs sākām runāt par Dievu. Vienmēr, kad tur kāds sāc runāt par Dievu, tad liekas, kāda tagad būs reakcija, vai ne? Vai būs tāds, nē, šito es negribu, bet arī varbūt būs tomēr kāda interese. Man par pārsteigumu viņš teica, ka viņš jau no mazotnes lūdz Dievu, bet viņš nekad nav saslēdzis, ka jālūdz caur Jēzu Kristu. Viņš lūdz Dievu, bet pēc Jēzus Kristus, un tā bija iespēja viņam pasludināt evaņģēliju. Un tad man bija arī sirdī, ko viņa aizlūgt. Un tajā lūkšanā viena no lietām, ko es vienkārši tā lūdzu no sirds pārpilnības, ka lai Jēzus Kristus viņam pats personīgi atklājās. Un tad pēc kāda laika sapratu, ka man vēlreiz jāsatiekās, viņu mēs spēlējām vēlreiz, un tad man bija bībele, un es ierakstīju Rūdim no Raineru, un man bija sirdī viņam uzdāvināt bībeli. Un tad viņš tajā vakarā raksta, es nevaru beigt lasīt
bībeli, ka viņi tā ļoti uzrunā tas, kas te ir rakstīts. Un tad viņš vienu dienu brauc ar riteni, laikam tur no Mēsrega uz kaut kurieni, un viņš tā kā jautāja, Dievs, ja tu esi īsts, tad parādi man to. Un neilgi pēc tam, viņš man rakstīja, pēkšņi no pašu rītu 5 atnāca ziņa, kur viņš saka, ka viņš redzēja sapnī, viņš redzēja Jēzu Kristu. Un aptuveni tā stāstot, viņš bija savās kojās, un viņš redzēja, ka spīd spoža gaisma, un skan tāda svēta skaņa. Un tajā brīdī viņam ir tāds sajūta, ka visas problēmas, visas domas, viss izgājis tajā brīdī, nav ne sāpes, nekā. Viņam galvā skan tikai viena doma, es mīlu Dievu, es mīlu Jēzu Kristu. Un es tāds lasu un tāds, wow! Man likās, ka Jēzus parādās varbūt kaut kur tojos austrumos, tur musulmaņiem vai citiem, bet šeit rekur Džekam laukos atklājās Jēzus sapnī. Un viņš skaidri zināja, ka tas ir viņš, un tad viņam nebija šaubu, ka Dievs ir īsts un ka jālūdz caur Jēzu ir. Un tad es teicu, tev jāatrod draudzi, kur iet un jāturpina ceļš draudzē. Un tas man likās, wow, ka Jēzus katram no mums var atklāties kādā īpašā veidā. Varbūt vienam viņš atklājas tā, citam vēl citādi, bet ja mēs lūksim un meklēsim, tad viņš sevi grib atklāt ļoti tuvu un personīgi. Un Jēzus var sevi atklāt vienā dievkalpojumā, tur sāk viņu ticēt kā Dieva dēlam, sajust tādu dziļu grēku nožēlu par savu grēku, ko tu esi izdarījis. Un tas ir svētā gara darbs. Un tad, kad mums jau ir šī ticība Jēzum, tad Jēzus grib mūs jau sūtīt kādos darbos, darboties un strādāt savas valstības labā. Un pirms tam Jēzus, pirms viņš mūs sūta, viņš gribēja mūs pārbaudīt. Un viena no lietām, caur ko notiek šī pārbaudīšana, ir pacietība. Gaidīšana uz Dievu, kad Dievs dos un Dievs parādīs. Tāpēc arī mēs lasām tālāk, Apstuļi 1:4-5, sapulcinot viņus, viņš tiem pavēlēja. Neaiziet no Jeruzālēmas, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jūs dzirdējāt no manis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs svētajā garā. Tad es varu uzdot jautājumu, kas man ir jāsagaida no Dieva, pirms es speru nākamo soli? Kāds var zināt, kur man jāspēr nākamais solis, ja Dievs man to vēl nav atklājis? Jā, es varētu uzdot jautājumu kā vīrs vai ģimenes galvu, kur man jāiet ar savu ģimeni, kas man jādara, bet Dievs, labāk ir neaiziet pašam savā spēkā, bet satvert, ka tas ir Dievs un tev ir pilnīgi skaidrība, ka tur ir jābūt. Jo gaidīšana nav tikai tāda arī sēdēšana rokas klēpī salikušam, tā nav arī tāda, nemitīga skrolēšana visu laiku sociālajos tīklos, kas tad ir. Un tā nav arī tāda ieraušanos darbos, visu laiku, ka strādāt un tas nav arī tas. Un es teiktu, ka gaidīšana uz Dievu, ka tā ir apzinātas cerības, paļāvības un ticības uz Dievu ticība uz Dievu tur, kur tu atrodies. Apzināta cerības, paļāvības un ticības likšana uz Dievu tur, kur tu atrodies. Un tajā, ar ko tu nodarbojies, izdarīt no savas puses labāko, bet otru pusi ļaut Dievam. Kad tu esi nācis Dievu priekšā, vai ne? Kā agrāk nāci, atnesi savu labāko jēriņu, savu upuri, un tad otra pusi ir Dieva rokās, kad Dievs nāk un izdzēš to grēku. Līdzīgi arī es varu izdarīt no savas puses to labāko, bet atstāt arī to vietu Dievam, atstāt to vietu brīnumam, atstāt to vietu, ka viņš pārdabiski atklājas un tad ir liecība. Un tad var nākt draudzēm liecināt. Un pēdējā lieta, ko Jēzus pirms pacelšanās debesīs saka mācekļiem, ir, ka sagaidiet Tēva apsolījumu. Jeb citiem vārdiem, neskrieniet pa priekšu, neskrieniet savā spēkā, sagaidiet manu spēku. Sagaidiet manu spēku. Un tas, ko arī Jānis Kristītājs teica par Jēzu, Lūkas 3:16. Nevis Jāņa 3:16, bet Lūkas 3:16.
Es gan jūs kristīju ūdenī, bet nāks kāds spēcīgāks par mani, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandeļu siksnes. Viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. 3 gadus Jēzus mācekļi seko Jēzum un vēl nav kristīti svētajā garā un ugunī. Viņi pat staigāja kopā ar Jēzu visur, kur viņš gāja un aicināja. Viņi pat dziedināja slimus, izdziņa jaunus garus, bet viņi vēl nebija kristīti svētajā garā un ugunī. Bet to, ko Dievs apsola, to viņš izdara. Amen. Un tad, man liekas, brīnišķīgi Pāvils svētā gara darbu izcili apraksta vēstulē savam māceklim Titam. Un tad Titam 3:3-7 ir teikts: Kādreiz arī mēs bijām nesaprātīgi un nepaklausīgi Dievam, maldījāmies, vergodām visdažādākām iekārēm, baudām, dzīvojām ļaunumā un skaudībā, paši nīstami un citu ienīdām, citu. Bet, kad atklājās mūsu glābēja Dieva dāsnums un mīlestība pret cilvēkiem, tas notika nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs darījām, bet Dievs savā apžēlošanā mūs izglāba ar atzimšanas mazgāšanu un atjaunošanos, kur? Svētajā garā, ko viņš pagātīgi izlēja caur mūsu glābēju Jēzu Kristu, lai viņa žēlstībā mēs tiktu attaisnoti un kļūtu mūžīgās dzīvības mantinieki, uz ko esam cerējuši. Tāds otrais, tas lielais punkts ir, kur man jāgaida uz svētā gara darbu manā dzīvē. Pagājušajā nedēļā arī svētais gars man, es ticu, pamodināja 3 naktī, un es sapratu, ka man ir jāatceļas. Un es cēlos un es lasīju Bībeli, lūdzu un pierakstīju to, ko viņš teica. Un es uzdevu Dievam jautājumus, vienkārši pierakstot kladē. Un pēkšņi es atcerējos kādus teikumus, apgalvojumus, ko kādi cilvēki man bija teikuši. Es viņus tā kā pierakstīju un pēkšņi tā kā it made sense, tā kā, pēkšņi bija loģika, pēkšņi bija tāda skaidrība, kāpēc un kāpēc Dievs kaut ko dara manā dzīvē. Un viņš tā kā salika lietas pa plauktiņiem. Un es vienā brīdī nokritu uz ceļiem un es pat sāku raudāt no tā, ko Dievs ir darījis un ko viņš saka, no tās klātbūtnes, no tās svētas bības, es ticu. Un es centos ļoti klusi raudāt, jo es biju virtuvē blakus, bija viesistaba, kur gulēja vesela ģimenīte, un es tā klusiņām centos tā savaldīties, bet tas bija īpaši tāds mirklis, tāds tuvības mirklis ar Dievu, kas jau nav vairs tikai manā prātā, bet kas jau aizgāja līdz manai sirdī, un es tā īpaši piedzīvoju viņu. Un tas, ko viņš teica, vēl patur pie sevis, jo es vēl gaidu uz viņu. Bet tas prasīja piecelties, izkāpt ārā no gultas, aiziet un būt ar viņu par spīti miegam un visam pārējiem. Un tad mēs lasām tālāk 6. un 7. pants, apstuļu darbi. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja: Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcēlsi Izraēlu un ķēniņu valsti? Viņš sacīja tiem: nav daļa zināt laiku vai brīdi, ko Tēvs nolicis savā varā. Mācekļi skaidri zināja, ka Kungs cels valstību. Viņam nebija šaubu, ka Jēzus cels valstību, viņš jau to teica, vai ne? Atgriežoties debesu valstību, bet tu klāt evaņģēlija sākumā. Bet nav mana daļa zināt, kādu un kā tas notiks. Bet mans uzdevums ir palikt uzticamam tajā, ko Tēvs man jau ir devis. Palikt uzticamam. Viņš varbūt man dod kaut ko, un viņš skatās, kā es to pārvaldu, un tad es skatos tālāk, ko Dievs ar to grib izdarīt, un kā viņš varbūt ar mani var celt to valstību. bet apstuļiem bija jāgaida. Un tad ir šis zīmīgais apstuļu darbi 1.8. pants. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums un būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un visā pasaulē. Varētu turpināt, būsiet man liecinieki Limbažos, Latvijā un tālāk visur citur. Un šis te apstuļu darbi 1.8, šis ir
šis te apsolījuma piepildījums, kas tiek apsolīts šajā pantā, mēs jau to varam izlasīt jau nākamajā nodaļā īstenībā, jau apstuļi 2.4, tur ir teikts, un visi tika piepildīti ar svēto garu. Nāca svētais gars ar uguni un nolaidās pār visiem, visi sāk runāt jaunās mēlēs. Un tur ir lietots šis viens grieķu vārds, ko es nemāku izrunāt, bet šis te pats grieķu vārds kā tāds, tādā pašā izteiksmē ir lietots vairākās vietās. Un tas vārds ir piepildīt tieši, ar domu piepildīt līdz maksimumam. Piemēram, bieži vien mēs aizbraucam un piepildam degvielu. Nu, tā kā reizēm nav naudas, nu, pa 5, pa 10 katrā benzīntankā ir iepildīt, bet tas vārds viņš ir tāds, ka tu paņem līdz maksimumu piepildu degvielu. Tā, ka tu ir braukt 700-800 km, varbūt kādu ekonomisku mašīnu ar 1000 braukt, tā, ka tu esi vienkārši pilns līdz augšai, ka tu ir braukt, ne? Un šis pats vārds tiek lietots arī vēl citās vietās apstuļu darbos, vairākās nodaļās tālāk, gan 4., gan 8., 13. Un tas nozīmē, ka ko mēs varam secināt no tā, ka tas nozīmē, ka kristietim atkal un atkal ir vajadzīgs saņemt piepildījumu un svēto garu. Kā arī Efeziešos 5.8 teikts, nepiedzerieties vīna, no kā rodas izlaidība, bet topiet svētā gara pilni. Un kaut arī kristietim jau ir katram dots svētais gars, šāda piepildīšanās brīži ir vajadzīga, lai būtu spēks un drosme un gudrība apliecināt Kristu. Un es šo pēdējos citēju no Mārtiņa Baloža teiktā. Viņš tā raksta, galvenais LBDS teologs, ja tā varētu teikt. Varbūt Hirši bišķiņi vēl skaitās, bet man ļoti patīk Mārtiņš. Un lasot tālāk, mēs lasam no 9. panta, un to pateicis viņš tiem redzot tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Un viņam aizejot tie cieši lūkojās debesīs, un redzi, 2 vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja, Galilieši, ko stāvat skatītamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējat, viņa debesīs aizējam. Jā, Jēzus Kristus patiesi nāks 2. reizi. Ja viņš izlaiž savu svēto garu, kā viņš bija apsolījis un to izdarīja, tad viņš nāks arī 2. reizi apakaļ. Ja Dievs kaut ko apsola, viņš to arī pilda. Amen? Un kā tad strādā šis apusējais solījums? Ja abas puses pilda šo solījumu. Līdz ar to, ja es pildīšu savu solījumu Dievam, esot uzticams un pildot kunga Jēzus Kristus pavēles, tad viņš arī pildīs savus apsolījumus manā dzīvē. Un tas ir tik vienkārši, bet tajā pašā laikā atbildīgi vienlaikus. Bet, kad es redzu Dieva apsolījumus piepildamies savā dzīvē, tad piepildījums no tiem ir tāds, kā ne no kā cita šajā pasaulē. Jā. Liekas, ka tajā brīdī visas problēmas, visas liekas mazsvarīgas, bet jā, kad Dievs runā un dara, tad ir 3. punkts, ko es pierakstīju. Un tas ir pēdējais teikums, ko es pierakstīju tajā naktī, kad Dievs man runāja, un tas teikums bija, nav nekas īstāks un patiesāks, kā piedzīvot Dieva darbību savā dzīvē. Nav nekas īstāks un patiesāks, kā piedzīvot Dieva darbību savā dzīvē. Un ja tu meklēsi un gaidīsi un dzīsies pēc Dieva savā dzīvē, tad agri vai vēlu, bet tu piedzīvosi viņa darbību savā dzīvē. Jo viņš ir dzīves Dievs. Viņš ir dzīves Dievs. Viņš nav kā nami elgs, kur nevar neko nerunāt un pateikt. Viņš ir dzīves Dievs. Jā, kurš caur Jēzu bija atklājies un bija miesā. Un viņš ir gan Jēzus ir gan Dievs, gan cilvēks, un tāpēc viņš mūs saprot. Tāpēc viņš zina, kad mēs raudam, viņš rauda ar mums kopā, kad mēs priecājamies, viņš arī līksmājas ar mums kopā. Un tāpēc pie viņa ir jāiet, jo viņš mūs vislabāk saprot. Pat labāk kā sieva vai vīrs. Jā, labāk kā bērni, kā mūsu mamma un tētis. Jā, tad iesim pie viņa. Gan priekos, gan bēdās.